Čau! Es zinu, ka šis video varbūt tagad pēkšņi parādās diezgan random, bet īsakot, apsveic dzimšanas dienā. Es esmu mežā ar lāpu un es filmēju viesavu, bet es arī gribēju tevi apsveikt 19. Tāpēc, ka es zinu, ka, ja godīgi, tev 18. dzimšanas diena bija fucking depresīva. Tu neko nedarīji, jo, ja godīgi, tu nevarēji atļauties neko darīt, neko, bet tu arī nedzert un neko baigi tādu nedari. Tā kā tev bija diezgan bēdīgi tā 18. kas, manuprāt, es pat biju rakstījis grāmatiņā savējā, ka tā bija tik dīvaina sajūta, ka šitik liels brīdis dzīvē ir tik nežēlīgi fucking bēdīgs. Bet es zinu, ka tu tagad gan jau arī strādā, pat ar savā dzimšanas dienā. Un es zinu, ka tev visticamāk baigi nav plānos, tāpēc, ka tev ir tik daudz, kas jādara. Bet es gribēju apsveikt tevi dzimšanas dienā. Es zinu, ka šis liekas piku fucking cringe, un varbūt tas arī ir, bet man pohuj. Pagaidām, kamēr es esmu filmē, man ir vienalga. Tu esi vēl dzīves, ja? Tu esi vēl dzīves. Tas ir diezgan traki vispār. 19 gadus tam nodzīvoju šīs zemes. Tik daudz, kas priekšā, tik daudz, ko vēl redzēt, tik daudz, ko vēl sasniegt. Un es zinu, ka bieži vien tu vienkārši domā tikai par darbu. Bet tev arī jāpasēžas dažreiz kaut kur malā un jāapskatās visu apkārt. Novērtēt pasauli, novērtēt, ka tu esi dzīves, novērtēt, ka tev ir vēl ģimene, novērtēt to, ka tev ir draugi, ka tu dzīvo samērā labā valstī, kaut vienalga, cik tu dirsies par to. Ir ok. Būs grūti, būs slikti brīži, būs labi brīži. Jebkurā gadījumā es gribu, lai tu atcerējies, ka pat ja es uz tevi diršos visu laiku, ka tu kaut ko nedari, ka tu slings, ka tu nedari to, ko vajadzētu, ka tu nestrādā efektīvi, tu šitas, tas. Tas ir viss nāk no sirds tas, ka es gribu vienkārši, lai tev ir labi. Ok? Es runāju ar sevi. Es bieži vien runāju ar sevi, bet es patiesi gribu, lai tev ir labi. Un tev vajadzētu klausīt mani, ja pat bieži vien vienkārši negribu to darīt. Es saprotu. Bet vienalga. Izbaudi šo dienu, cik vien vari, vismaz. Un, ja tu neesi šodien joprojām neko izdarījis, es tev atļauju izdarīt kaut ko, pat ja tas neliekas tā kā loģiski tajā brīdī. Es zinu, ka tev jau man jāizpildi šitas darbs, man jāizdara tas, bet, bļāviens, paņem vienu dienu, kur tu, ja ne visu dienu, tad vismaz kaut kādas stundiņas dažas, kur tu vienkārši izdari to, ko tu vēlies. Izdari kaut ko, ko tu vēlies, kaut kādu aktivitāti. Bļāviens, jebko, bļāviens. Es kāpēc man ir jādēršās pašam uz sevi, lai viņš kaut ko izdara? Es ceru, ka tu saproti, ko es domāju. Ok? Tātad novērtē, ka tu esi dzīves. Novērtē, ka tavi apkārtēji arī ir dzīvi, ka tu vari izbaudīt šo dzīvi. Pat ja tu nesaproti, kas notiek pasaulē, ka tev bieži vien ir sajūta, ka tu vienkārši esi tādā fucking caurumā, tu skrien uz tā kā bļāviens, bezgalīgi tev sūda džimā, uz ko tu skrien. Tas treadmills, vienalga. Tu esi dzīves. Tev ir tik daudz vēl ko pieredzēt, un es zinu, ka tu to sasniegsi. Es nezinu, cik ātri, bet es zinu, ka tu to sasniegsi. Tā kā jā, tā bija vēstule no manis uz 29. aprīli. Ja es atceros pareizi savu dzimšanas dienu. Un jā, tu visticamāk aizmirsti, ka es šo filmēju. Tā kā šis būs tev pārsteigums. Tā kā, jā. Es zinu, ka tu nepūti svecīts jau gadiem. Tā kā vismaz domāju, uz 19. tu vari nopūst lāpu. Tā kā būt ar mani reizē. Davai. 3, 2, 1. Tu man pat neredzi. Bet jā. Apsveic dzimšanas dienā. Malacis. Lai tev labi raža. Oi, bļā, man telefons krīt nost.